Tātad, lai šādas situācijas, kādas mēs tikko redzējām, jūs samazinātu līdz minimumam, ejot pāri laukumam, driblējot, spēlējot basketbolu, mums vienmēr galvai jābūt paceltām. Ar acīm mums ir jāredz viss laukums. Nevienā brīdī mēs nevaram sākt skatīties uz bumbu vai uz savām pēdām. Jebkur, kur mēs driblējam, mainam virzienu, mēs laiku redzam, kas notiek, lai varētu atdot labu piespēli ātru. Tātad, kā mēs varam pilnveidot šo prasmi? Pirmkārt, treniņos, tad, kad mēs driblējam viss, driblis starp kājām aiz muguras, konusiņus, zigzagus, vienmēr mēs turam galvu augšā, mēs skatāmies, kas notiek mums priekšā. Džēbstepus, visas aizsargāšanas, pump-fakes, vienmēr mums ir galva augšā, mēs sevi pieradinām pie domas, ka mēs redzam, kas notiek laukumā. Vēl viens no variantiem ir, kā mēs šo varam pilnveidot, ir mēs iegūstam pārliecību par savu driblu, pieņemsim pa pāriem, mēs strādājam, es driblēju, man ar tenisa bumbiņu met, piespēles, un es, neskatoties uz bumbu, es skatos tikai uz tenisa bumbiņu. Vēl viens no variantiem ir, pieņemsim pa pāriem vai trietā strādājot, rekur ir uzbrucējs, aizsargs, trešais komandas biedrs. Ejot pāri laukumam, mēs skatāmies atkal augšā, un trešais komandas biedrs rāda skaitļus. Aiziet. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. Un šādā veidā mēs varam pilnveidot savus prasmes, pirmkārt bumbas kontrolē, laukuma redzamībā un tehnikā.